Retroauto muzejs mēs esam kā muzejs 3 gadus, bet visa vēsture, visi eksponāti, kas muzejā ir redzami un apskatāmi, ir restaurēti šeit pat uz vietas, muzejā, var teikt muzeja telpās, 50 gadu garumā. Mans vīritēvs Oļģerts Orleāns to sāka 66. gadā, kad šeit sāka celt māju, tad arī nopirka savu pirmo mašīnu Renault, kuru restaurēja, un tā viņa dzīve ar vecajiem dzelžiem iesākās. Un tā mēs 3. paaudzē turpinām šo autorestaurācijas lietu, lai saglabātu kultūra vēsturisko mantojumu arī nākamajām paaudzēm, kā saka. Visi eksponāti, kas ir apskatām muzejā, ir darba kārtībā. Visi, kā es teicu, ir restaurēti šeit. Pirms nonākšanas muzejā lielākā daļa no viņiem automašīnas noteikti ir izbraukuši arī kādus salidojumus, rallijus, pasākumus. Restaurēti auto ir filmējušies ļoti daudzās Rīgas kinostudijas un arī Krievu padomju laika filmās pie Mihalkova. Un arī Rīgas kinostudijas filmas ir Agrā Rūsa, ko arī var redzēt šo BMW mūsu muzejā, un Ilgais ceļš kāpās, teātris, Dāvans pa telefonu. Pēdējā filma bija Baigā vasara ar Horch mašīnu un NSU motociklu. Mums ir muzejā izveidota arī digitālā ekspozīcija, ko mēs pagājušā gadā realizējām ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Un arī šajā ekspozīcijā ir iekļauts gan auto, moto, velo restaurācijas procesi, tiem, kuriem bija šie materiāli saglabāti vēsturiski. Tāpat arī šīs filmas, patreiz vēl darba procesā ir ievadīta arī informācija par salidojumiem un pasākumiem, kuros esam piedalījušies. Mums muzejā ir ļoti plaša Latvijas laika velosipēdu kolekcija. 30. 40. gadi. Latvijā bija ļoti daudz velosipēdu darbnīcu, un mums ir neliela daļa no šīs kolekcijas. Tāpat arī mums ir sarkanās zvaigznes, eksponāti, moto, velosipēdi arī un plaša angļu motociklu kolekcija. Mēs piedāvājam arī fotosesijas dažādiem ģimeņu vai korporatīviem pasākumiem. Ļoti bieži kāzinieki brauc, arī jaunais pāris fotosesijās. Vecmeitu ballītes un vecpuišu ballītes pie mums tiek rīkots arī. Tad mēs piedāvājam fotografēties mašīnās. Ja ir labs laiks vasarā, mēs izbraucam auto arī zaļajā zonā un ir ļoti skaists bildes sanāk. Mēs muzejā gaidām jebkuru vecumu cilvēkus. Bērndārznieki ir bijuši 2-3 gadīgās mazās grupiņas, un arī viņiem ir interesanti, jo mums ir pavisam mazi velosipēdi bērnu, mūsu leģendārā spārīte, mums ir arī vairāk eksponāti. Un brauc, kā jau es teicu, dažāda vecuma no mazuļiem līdz sirmgalviem, un katrs atrod savai interesei, savam, varbūt, gadu gājumam. Arī nostalģiskas atmiņas pie mums var sajust. Prieks ir par jaunatni, kad viņi atrod vecā tēva kādu motociklu vai mašīnu pat, ja, un grib viņu restaurēt. Tas ir pats lielākais prieks, ka pie mums nāk tādu kā konsultāciju meklēt, kā un ko darīt, kā restaurēt, kā sākt. Un to mēs arī parādam jauniešiem, ka nav vajadzīgas nekādas tur lielas ekskluzīvas iekārtas dārgas, ka to var izdarīt arī ļoti minimāliem līdzekļiem. Protams, tas ir savs laiks, savs darbs, savas rokas, ļoti daudz lasīt, informāciju vākt. Mums ir arī plaša literatūra, vecas grāmatas, žurnāli, 30. gadu žurnāls Motors, arī tur ļoti daudz informācija ir. Tā kā jāizglītojās ar ļoti daudz saistībā ar vēsturi un ar tehniku. Un nākotnē mums ir tāds ļoti tāds kvēls sapnis, varbūt uzņemt kādreiz dokumentālo filmu par Pārdaugavas dzelžu večiem, kas bija Oļģerta Orleāna līdzgaitnieki, kas 60. gadu beigās sāka šo autorestaurātoru kustību. Un mēs patreiz mēģinām vākt līdzekļus šīs filmas uzņemšanai. Katru apmeklētāju muzejā mēs sagaidām kā savu draugu, un katrs tiek pavadīts individuāli. Ir jārēķinās apmēram ar stundu. Ja ir lielāka interese, tad bieži vien ievelkās arī 1,5 stundu garumā.
Oficiālais darba laiks ir piektdiena, sestdiena, svētdiena no 12 līdz 6. Pārējā laikā var zvanīt pa telefonu un pieteikties. Mēs esam elastīgi, mēs varam pielāgoties jebkuram apmeklētājam, jebkurai vajadzībai. Būsiet mīļi gaidīti mūsu muzejā un esam vienmēr atvērti jaunām idejām, lai realizētu kopīgus projektus.